Kā jau jūs sapratāt no nosaukuma, es atkal izdzēsu Instagram no telefona. Es izdzēsu arī Facebook aplikāciju. Nebūtu ne tā, ka tas būtu kaut kāda meta produktu boikots, bet jebkurā gadījumā šīs aplikācijas man telefonā nav. Man ir telefonā citas aplikācijas, kas ir piemēram tur Messengers, Facebook, kas ir saziņai, kad kaut ko raksta cilvēki vai klienti, kaut ko uzraksta, vajag atbildēt, ir WhatsApp, ir viss kaut kas arī diezgan daudz patērē laika un paņem nost uzmanības, bet ar Instagramu un ar Facebooku es izlēmu šķirties telefona formātā, tikai telefona, nevis datorā. Datorā man viņi joprojām ir pieejami, viss kārtībā, bet Instagram, kā jau es teicu iepriekšējā reizē, kad es izdzēsu Instagram, faktiski radās ar mērķi šērot, dalīties ar fotogrāfijām. Tā bija neliela aplikācija, tikai uz iPhone pieejama, tas nebūtu tik būtiski, bet šī aplikācija tātad ļāva dalīties ar fotogrāfijām, kas man bija interesanti tajā laikā. Un, godīgi sakot, arī pēc tam, ļaujiet, es jums parādīšu, ja es atradīšu, jā, redz, kur plauktā ir grāmatiņa, tātad, kas ir radusies no Instagram fotogrāfijām. Tas ir manas Instagram piezīmes 4 vai 5 gadu griezumā, jā, un šī grāmatiņa ir, te kaut kur bija gads, jā, man bija te rakstīts, 2013. līdz 2017. gads apkopojums no Instagram fotogrāfijām. Specifiski katrai fotogrāfijai ir kaut kāds rāmītis, kaut kāds filtriņš uzlikts, kaut kas tāds. Tātad tas ir, es teiktu, tolaik Instagrams pirmos gadus, kad radās un kad darbojās, tas bija specifisks fotogrāfijas žanrs, kas neļāva, bet arī diktēja mazliet to kantaino formātu, jo cita veida fotogrāfijas tajā laikā tur likt nevarēja. Tas atļāva, nevis diktēja, bet deva iespēju pielietot dažādus foršus filtriņus, kuru nebija daudz, tur bija burtiski 10, man liekas, tie filtri. Un savukārt dalīšanās mums ļāva saņemt kaut kādu reakciju, kaut kā tur hop, nebija tajā laikā jēdziena viral un tā tālāk. Es ielikām fotogrāfiju, draugi, kolēģi, ielika laiku, sirsniņu un visu, mēs ļoti jauki un laipni forši tādā veidā dzīvojam. Kopš tā laika ir daudz kas mainījies, to jūs zinat, par to es arī esmu runājis, par to daudz citi ir runājuši, bet tas, kas ir noticis pēdējā gada laikā ar AI attīstību, ir tas, kas man beigās šobrīd lika tā kā ar skumjām no tās aplikācijas tomēr atteikties. Pirmkārt, fotogrāfiju Instagram aplikācijā un Instagram feedā ir palicis ļoti, ļoti maz. Var piesakot konkrētiem autoriem, var skatīties to feedu, bet cilvēciskais faktors mums, vismaz man, liek Instagramā atvērt sadaļu Reels. Sadaļu Stories es nesaprotu godavārds joprojām, nesaprotu to ideju. Sadaļu Reels es atveru, un tur ir izklaidējoši vidļiki. Radi draugi man atsūta vidļiki, video gabaliņi tādi. Radi draugi atsūta kaut kādu foršu rīlu, nošēro kaut ko, un es viņu paskatos, un tad man pēkšņi Instagrams brīdina, ka ir pagājis laiks 40 minūtes, kuras es esmu uzlicis šodienas limitu. Es zinu, ka vajadzētu uzlikt 10 minūtes, bet man ir 40 minūtes. Un tas limits pienāk ļoti ātri, es nospiežu pagarināt limitu vai ignorēt limitu. Un rezultātā es esmu nosēdējis stundu, varbūt pat 2, vienkārši telefonā skatoties vidļikus, sūtot citiem, un citi atsūta man. Un it kā būtu ok. No vienas puses, ja, es varu iztērēts laiks, ir izliet ūdeni nesasmēls un tā tālāk. Tas ir briesmīgi, bet kamēr es skatījos tos video materiālus, kas bija, kaut kas īsti smieklīgs uzfilmēts, tur kaķītis kaut kur skrien nokrīt, forši, jūs ziniet, visu to darām, vai ne? Tas ir savā ziņā ļoti, ļoti, man gribas sevi uzreiz attaisnot, ka tas ir ļoti ok, bet tas nav ok, tas ir patērēts laiks. Tā vietā varētu darīt kaut ko radošu, varētu kaut ko radīt, varētu rakstīt grāmatu vai lasīt grāmatu, Dievu dēļ, varētu darīt kaut ko vērtīgu, paēst galu galā. Bet kamēr tas saturs, ko es skatījos, bija plus mīnus manā spriedumā cilvēka radīts, man nebija pret to iebildumu. Bet pēdējā gada laikā, ko es sāku ievērot, ka ļoti liela daļa Instagram un Facebook ar to visu rīlu ir pirmkārt AI ģenerēts teksts, AI ierunāts teksts un AI, domājot nevis mākslīgo intelektu kā intelekta formu, bet kā vienkārši datora algoritmu. Un bieži vien arī tas rīls, ko es skatos, ir salikts no gabaliem, kas ir paņemti no cita, kas ir vizuāli appealing, tātad vizuāli pievilcīgs materiāls, kas vienkārši salikts random gabaliņi,
fonā tiek lasīta kaut kāda anekdote vai kaut kāds stāstiņš, un es saprotu, ka to visu rada algoritms, kur varbūt cilvēks ir uzrakstījis to saturu, kā tam ir jābūt, bet to pašu saturu ģenerē dators. Pēc tam mēs skatāmies savā datorā to materiālu, kaut kur statistikā pieskaitās skatījums, reakcija, jo es nospiežu laiku, kaut kur pieskaitās engagement, jo es aizsūtu kādam nošēroju, un patiesībā tajā brīdī, kad es sēžu telefonā un šķirstu tos rīlus, ar kuru pirkstu jūs to darat, kāds kaut ko var atsūtījis, ja? Mēs kļūstam par to, par ko runāja brāļi Vačovski filmā Matrix visās entajās daļās. Mēs kļūstam par ne tik daudz bateriju, bet mēs kļūstam par kaut kādas enerģijas ražotāju. Mēs atdodam kaut kādu enerģiju kaut kam. Un tas kaut kas, diemžēl, šai gadījumā ir AI. Kāpēc, diemžēl? Tāpēc, ka tas vilina uz visādām sazvērestības teorijām. Bet tagad, ja es katru reizi šo savu stāstiņu, ko es tikko izstāstīju, domās izskrien cauri un saprotu aizvien vairāk, ka tur ir kaut kāda loģika. Un nevajag šo uztvert kā sazvērestības teoriju. Tā nav nekāda teorija, tas vienkārši pliks fakts. Mēs pēdam, nopelnam naudu, pēdam, mums ir enerģija, mēs sēžam telefonā, mēs tērējam elektrību, par kuru mēs maksājam, lai to uzlādētu, mēs tērējam internetu, par kuru mēs maksājam, lai skatītos tos rīlus. Un rezultātā kaut kur tabuliņā Excelī skaitās like, view, engagement, share un tā tālāk, un tas kādam ģenerē naudu, jo tas AI radītais video ir bijis populārs, un viņi ir noskatījušies 100 000 tādi kā es, tādi kā jūs, un tas kādam uzģenerē kaut kādu naudu atpakaļ reklāmās un skatījumos un vēl kaut kur. Tas ir tas, kā darbojas sociālo tīklu pasaulē. Jo vairāk skatījumu, jo vairāk kāds maksā par reklāmu, jo vairāk kaut kur ir nauda. Un nav obligāti kaut ko nopirkt no tām reklāmām. Tas ir otrs stāsts, tas ir cits stāsts, bet tas paliek aizvien grūtāk. Tiem, kas reāli grib kaut ko pārdot Instagramā vai Facebookā, paliek aizvien grūtāk kaut ko reklamēt. Jo ļoti daudz tas tirgus ir piesātināts ar AI datoru ģenerētām reklāmām, kuru vienīgais mērķis ir kaut ko nopelnīt, pat ne pārdot. Jūs vienkārši skatāties, laikojat, šērojat, un kāds par to saņem naudu. Mēs visi ģenerējam naudu kādam, kurš ir pateicis datoram saģenerē 100 000 miljonus tādus vidikus, ko tie cilvēciņi skatīsies. Un šajā brīdī mēs esam ļoti, ļoti tuvu nonākuši tam, kas bija, ko darīja Neo, kas bija Matrixā. Jūs esat redzējuši Matrix. Ja jūs neesat redzējuši Matrix, Dievu dēļ noskatieties, tas ir labāk nekā Instagrams telefonā. Tā ir saturīga filma. Orwella 1984. Ok, mazliet cits stāsts, bet arī tur mēs esam diezgan tuvu. Bet tas, ka šobrīd miljardu industrija ir tieši cilvēciņi, kuri skatās AI ģenerētu materiālu Instagramā, Facebookā, mazāk YouTube šortos, jo tur tomēr ir mazliet filtrēts materiāls, bet par to pēc brīža man palika ļoti, ļoti sūdīgi, teikšu, kā ir, jo apzinoties, ka kaut kāda liela sistēma tevi izmanto vienkārši kā enerģijas, kā peļņas avotu, varētu teikt kā aitu, bet aita vismaz dod kaut kādu pienesumu mazliet lielāku. Tātad liela daļa sabiedrības, cilvēces, teiksim tā, šobrīd ir padarīta par robotiem, kuri skatās robotu datora ģenerētu materiālu, laiko, šēro un ģenerē kādam reklāmas naudu. Un šajā brīdī jūs varat teikt, jā, tā ir sazvērestības teorija, bet padomājiet loģiski, tas ir vienkārši tā, tas ir vienkārši fakts. Man tas pat nav jāpierāda, tas ir pašsaprotami. Un super, apsveicam, ka es ģeniāli līdz šim esmu aizdomājies, ja? Es esmu to beidzot sapratis un es esmu brīvs no šīm saistībām būt par enerģijas par bateriju lādētāju kādam datoram. Bet kāpēc es primāri lietoju Instagram? Atgriezīsimies pie šī stāsta. Tātad tas bija fotografija, kur es varu ielikt savas fotogrāfijas, saņemt varu kaut kādu feedbacku, kas ir forši, un es varu pasīties citu fotogrāfijas un varbūt ielikt kādam citam cilvēciņam laiku, un tas ir savā ziņā enerģijas apmaiņa ar cilvēku, mazāk ar mašīnu, mazāk ar datoriem.
Un šajā kontekstā pirms kaut kāda laika es to Instagram izdzēsu, un tad es sāku lietot vai nu Vevo vai Vero, kā viņš saucās, visi par to ir aizmirsuši to platformu, kur arī it kā bija fotogrāfijas, bet tur bija klāt viss kaut kas video un tā tālāk. Es saprotu, ka video ir foršāk no mārketinga viedokļa, jo video ir ja lielāks engagement, to skatās ilgāk, ja tas ir labs un viņš kļūst tā viral un tad var nopelnīt un tā tālāk, bet tas ir bullshit. Man interesē fotogrāfija, man interesē man interesē Ansels Adams, piemēram, jā, ainavas fotogrāfija, un es gribu redzēt, kas notiek šobrīd ar to ainavas fotogrāfiju, kurš kaut ko līdzīgu ir uztaisījis, ja, un es gribu kaut kādu, es gribu jaunu Anselu Adamsu. Viss, ja, jo fotogrāfija ir hobijs. Labi, tas hobijs man kļuvis par darbu un tā, bet tās ir manas problēmas, neņemiet galvā. Fotogrāfija ir foršs vizuāls hobijs, tā ir vizuāla nodarbošanās, tas ir jauks laika pavadīšanas veids, svaigā gaisā aiziet ar ģimeni, ar draugiem, pastaigāt, pafočēt, kaut ko izdrukāt, kaut ko, jā, jūs tērējat naudu, pērkat tehniku, bet vienalga mēs tāpat tērējam naudu visam. Mēs tāpat visu naudu iztērēsim, ja, jo līdz mēs to nepaņemsim, kā teica kāds slavens cilvēks, nezinu kurš. Nu, lūk, un šajā kontekstā es esmu šobrīd, tā nebūs reklāma, bet man Instagramu ikdienā sāk aizstāt tāda dīvaina lieta kā Reddit. Es Reddit ilgi nesapratu, kas tas ir un kāpēc tas viss eksistē, bet kas ir forši Redditā šobrīd ir sataisīta aplikācija, kuru var lietot, un šajā aplikācijā jūs atverat, Reddits ir community-based vieta. Tas nav tik forši kā Instagram, teikšu godīgi, un tas nav tik stilīgi kā Vevo vai Vero vai kas tas bija, ja? Un tā tālāk. Pagaidiet, man jāpasaka šai ierīcei, ka es atzvanīšu, jo šobrīd es aizņemts, ja? Tas ir atkal daļa no ikdienas, visu laiku ir jāpasaka, ka es esmu aizņemts. Nu, lūk, tātad Redditā ir community, tur ir landscape fotografija, tur ir portrait fotografija, tur ir travel fotografija un tā tālāk. Tātad jūs tajā aplikācijā pirms dabujat to feedu, kur patērēt savu laiku un klikšķināt, un tāpat tur ir reklāmas un viss pārējais tas ir, bet vismaz es tajā visā procesā dabūju izvēlēties, ka man interesē, piemēram, putni, ainavas, dabas fotogrāfija, un man tas feeds ir pilns ar ļoti vienkāršu algoritmu, populārās vispirms un pēc tam mazāk populārās fotogrāfijas katru dienu, un es katru dienu dabūju svaigu saturu ar fotogrāfisko materiālu, patērējot tās pašas varbūt 20-40 minūtes. Es cenšos mazāk, bet, mēs visi grēkojam. Patērējot tās savas minūtes dienā, es dabūju to fotogrāfisko materiālu, svaigu, no jauniem autoriem. Es atradu kaut kādus jaunus autorus, nospiežu follow, un tādā veidā es varu piesakot un veidot so savu fotogrāfisko pieredzīti. Es zinu, to pašu var darīt Instagramā, bet pamēģiniet dabūt Instagramā tīru feedu ar fotogrāfisku materiālu. Jo šobrīd Instagram postā var ielikt gan video, gan skaņu, gan vienalga ko, gan fotogrāfiju visos iespējamos izmēros, un nevar dabūt Instagramā tīru fotogrāfisku feed. Tad jums ir jāsako tikai precīzi ļoti konkrētiem 5 autoriem, un tas ir baigi sarežģīti to uzturēt, un Instagrams tāpat malc iekšā ieteikto saturu visu laiku. Līdz ar to, man liekas, ka šobrīd Reddit algoritms ir mazliet labāks fotogrāfiski domājošiem cilvēkiem, kuri vēlas savā ikdienā redzēt kaut kādas fotogrāfijas. Un šobrīd, piemēram, es esmu salasījis Redditā nelielu to community sarakstiņu, kur es dabūju ļoti smukas ainavu fotogrāfijas katru dienu kaut ko svaigu. Es varu pabrauzēt dziļāk tajās community, es varu nobalsot tur jā, nē, par to fotogrāfiju, es varu tur pierakstīt kaut ko. Redditā ir ļoti daudz visādas lietas par padomi un tā tālāk. Kāpēc es tagad reklamēju Redditu? Es nereklamēju, es izstāstīju savu sāpi ar Instagram AI ģenerēto materiālu, kas man ļoti, ļoti piegriezās, jo pats par sevi man nav iebildumu skatīties izklaidējošus video Instagramā vai kā sauktos tā aplikācija, pilnīgi vienalga. Ja to kāds cilvēks viņš nofilmējis ar kaķīti, kurš skrien un nokrīt, tas ir forši, ja? Kaķītis palecās, paši saprotiet. Un tad es skatos kādu cilvēka veikto darbu, un man liekas, ka, ja es tam cilvēkam nospiedīšu laiku, viņš sajutīsies labāk, jo viņš to filmējis to kaķi un mocījies un tur montējis, un tad viņš dabū kaut kādu feedback, un tas ir cilvēcīgi, ok, win, ja? Bet ja es tagad spiežu tur to laiku, vai pat vienkārši skatos, un kāds dators vienkārši saskaita Excelītī manu skatījumu, un tur kaut kur saņem naudiņu, tas ir bezpersoniski, tas ir tukši. Un pieņemot to, ka mēs esam
uz zemeslodes, kas griežas ap savu asi, griežas ap Sauli, ar visu Saules sistēmu rotē galaktikā, un visa galaktika rotē visai labā ātrumā un kaut kur lido prom no visuma centra vai no sākuma punkta vai kas to lai zina. Mēs esam kaut kādā kustībā, tad mēs esam uz kaut kāda ceļojošas dubļu pikas, lidojam kaut kur kosmosā, un mēs to laiku pavadām kaut kā, lai kamēr mēs nonāksim tajā galapunktā. Es nezinu, kad tas būs un kas tur notiks tajā galapunktā. Varbūt mēs lidosim atpakaļ pēc dažām teorijām, bet jebkurā gadījumā mēs esam kaut kur ceļā, mēs esam kaut kur procesā, un mums vajadzētu kaut ko vērtīgu darīt. Tas tā kā jūs braucat vilcienā vai autobusā vai mašīnā kaut kur lielu gabalu, un šis laiks ir kaut kā jāpavada jebkurā gadījumā. Jūs varat gulēt, jūs varat ēst, jūs varat vēl visu kaut ko darīt, bet jūs varat lasīt grāmatu vai adīt vai gleznot vai fotografēt šajā gadījumā, vai skatīties citu darbus tajā pašā vilcienā, aprunāties ar kolēģiem tajā vilcienā, iedzert tur tēju, kafiju. Kaut kā, man liekas, ka tā laika pavadīšana var būt saturīgāka un varbūt mazāk saturīga. Un kaut kur tomēr tāda izglītošanās un kaut kā jauna uzzināšana vai jaunu talantīgu cilvēku satikšana un viņu viedokļa un viņu fotografiju redzēšana varētu būt kaut kas vērtīgāks mazliet nekā vienkārši truli to laiku nosist un gaidīt, kad tā būs nākamā pietura. Tas ir tāds filozofiskais foniņš tam visam, bet man liekas, ka ir jēga un ir pamats mazliet pacīnīties ar to mainstreamu, kas mums gāžas virsū. To pašu pierāda manis organizētais analogās fotografijas konkurss, ka ir joprojām Latvijā cilvēki, kuri par spīti visiem algoritmiem un visam vienkārši iet un fotografē ar filmu, attīsta to bildi, uzkopē uz papīra, un viņiem ir kaut kas ir izdarīts. Un man liekas, ka tā ir lielāka jēga. Mēs nevaram paļauties tikai un vienīgi, ka mums to jēgu kāds pateiks. Mēs esam šobrīd tādā intelektuālā attīstības līmenī, ka mēs individa līmenī paši spējam noteikt, kur tā jēga ir un kur tās jēgas ir mazāk. Un mums nevajag gaidīt, ka mums kāds algoritms vai kāds lielas korporācijas īpašnieks pateiks, skatieties, tagad manā Instagram feedā man ir super algoritms, un jūs redzēsiet tieši to, kas jums ir jāredz. Orvels, Matriks, ja? Tas ir jau filmās apstrādāts un grāmatās, literatūrā tas viss ir apstrādāts, un mēs pie tā ļoti, patiesībā diezgan strauji pie tā visa nonākam. Un varbūt vēl nav revolūcijas laiks, bet varbūt ir jāsāk par to domāt, kā mēs savu laiku pavadam, ko mēs ar to laiku daram, jo tas laiks nav baigi daudz. It sevišķi, kad jūs esat pāri pusei, neliekas, ka tā laika ir baigi daudz palicis. Tu nevarēsi izdarīt visu, tu varēsi izdarīt kaut kādas lietas. Es nezinu, cik būs lemts, bet es zinu, ja es to laiku patērēšu vienkārši skatoties AI saģenerētu materiālu, tad es taču neizdarīšu tik daudz, cik es vēlētos izdarīt. Un šai gadījumā skatoties fotogrāfijas Redditā vai grāmatās, es zinu, ka es vismaz to laiku, es nepavadu 40 minūtes, es paskatos 10 minūtes, tās fotogrāfijas atrodu kaut ko labu, iedvesmojošu, saprotu, jā, šito es varētu tomēr arī izdarīt. Un es zināmā mērā piespiežu sevi paņemt to kameru no rīta un nofočēt to saulēktu, un lai cik daudz darba būtu, un lai cik būtu varbūt grūti atrast brīdi kaut ko vienu nofotografēt katru dienu. Es joprojām turos pie tās formulas, ka es katru dienu vienu fotogrāfiju uztaisu, kura būtu tās dienas vērta, kurai varētu pielikt tās dienas datumu un kas to dienu kaut kādā veidā vizualizētu un aprakstītu, pat ja tas nevienam nav vajadzīgs. Tas man ir vajadzīgs. Un kaut kas tāds ir tas, kas maisās pa galvu pēdējā gada laikā, un kaut kas tāds ir tas, kas bija jāpasaka un jāsaliek mazliet kastītēs un konkrētāk. Pamēģiniet Reddit. Es uztaisīju arī community fototelpa, kur nekā šobrīd nav. Es nezinu, ko tur vajadzētu. Varbūt nevajag vienkārši vajag šobrīd. Es šobrīd fanoju par landscape fotografiju Redditā, kur ir svaigi autori, ko ir viegli paskatīties telefonā, tad, kad ir jāgaida sastrēgumā vai CSDD vai pie ģimenes ārsta rindā. Es varu atvērt to aplikāciju, man viņa neko nespiež, man viņa nemet
paziņojumus, es vienkārši atveru, paskatos, jā, re, kur ir kaut kas labs ir radīts, kāds ir smuku ainavu vai smuku putniņu nofotografējis, es viņu paskatos, ielieku laiku. Un tā kā mazliet mierīgāka vide, nav jāskatās video visu laiku, nav jāskatās kaut kāds AI ģenerēts materiāls, tomēr tīra fotogrāfiska vide. Bet Redditā ir viss, jūs varat meklēt receptes, jūs varat meklēt visu kaut ko, padomus vienalga, bet es šajā gadījumā atradu to fotogrāfijas sadaļu, to fotogrāfu community Redditā, kas man kaut kura mazliet atgādina to Instagram pirms 15 gadiem, pirms 20 gadiem, kad tas bija tāds tīrāks, foršāks piedzīvojums tieši tajā, kas man primāri interesē, kas ir fotogrāfija. Pamēģiniet, izmēģiniet, varbūt kādam tas noderēs, varbūt kāds no skatītājiem teiks, jā, wow, baigi forši. Es būšu izdarījis kaut kādu labu darbu, un tas galu galā nav nemaz tik viegli, tas nav nebūt slikti, tas ir drīzāk labi, izdarīt kaut ko labu, iedot kādu labu padomu, padalīties labi. Es sāku sevi slavēt, bet ok. Tādas pārdomas. Ņemiet par labu, like, dislike, vienalga, subscribe, tas būtu forši, jo tad jūs redzēsiet manas nākamās pārdomas par šo vai par citu tēmu. Un, ja es pateicu kaut ko sakarīgu un tēmā, tad ierakstiet komentārā, lai es varbūt nākamreiz izstāstu vēlreiz šādas pārdomas vai turu muti, ja tas bija galīgi garām. Paldies par uzmanību, visu gaišu!